Budžeta plāns ir jāveido vismaz uz 8 gadi, jo 4 gadu laikā mēs nekad nevarēsim redzēt pilnu kapitāla atdevi uz veiktajām investīcijām. Un tas būs viens no galvenajiem jaunās valdības uzdevumiem. Otra lieta ir ārkārtīgi svarīga, lai nebūtu tā, kā teica tikko premjers Dombrovskis, ka cik daudz mēs Eiropas fondus tērēsim, cik daudz budžeta līdzekļus, cik daudz mēs piesaistīsim privātās investīcijas, cik daudz būs vietējās investīcijas, cik ārvalstu, kā mēs iekarosim jaunus tirgus, kā mēs nostiprināsim pozīcijas. Ārkārtīgi svarīgi, lai valdība nebūtu kā birokrātiska institūcija, kura tikai pieņem daudz dažādas noteikumus, bet reāli nepieņem lēmumus par konkrētu projektu realizāciju. Ja pusotra gada laikā notiek darbs pie tā, lai attīstītu to pašu lidostu, par ko šodien mēs runājam, diemžēl šis projekts tā arī nav izkustējies no 0 punkta, lai gan manā laikā šis projekts bija jau gatavs un principā krāniem, būvniekiem vajadzēja strādāt lidostā. Un tas ir piemērs, kā valstī nevajadzētu strādāt. Lai mēs precizējam, 8 gadu budžeta plāns vai arī vēl kāds cits nacionālais plāns? Ir jābūt budžeta plānam, kas ir saistīts ar visu ekonomisko attīstību, jo budžeta plāns saistīts ar darbību. Tie nav tikai cipari, tas ir konkrēts biznes un tā ir konkrēta rīcība. Labi, diskutēsim droši vien detaļās. Dombrovskis. Jā, nu skaidrs, krāniem un buldozeriem jāstrādā lidostā, viss skaidrs. Bet atgriežoties pie plānošanas dokumentiem, tad mēs zinām, ka mums ir... Laiks jau iet jūsējais. Jā, tad mums ir šī Latvija 2030 stratēģija, kas ir tāds virsuzstādījums par tiem mērķiem, kas jāsasniedz. Pašreiz mēs izvērtējam nacionālās attīstības plāna izveidošanas procesu iepriekšējā periodā, lai mēs neatkārtot tās kļūdas, kas ir bijušas, kas ir vidēja termiņa plāns. Un tālāk ir vidēja termiņa budžeta plānošana 4 gadiem, kur Finanšu ministrija ir sagatavojusi saucamo fiskālās disciplīnas likumu, kas ne tikai nosaka šo vidēja termiņa budžeta plānošanu, bet vienlaicīgi nosaka arī maksimālos budžeta deficīta līmeņus vai budžeta pārpalikuma līmeņus atkarībā no ekonomikas cikla. Bet tas nozīmē, precizējam, 2030 jau pieņemtā stratēģija kā pamat atskaites punkts. Jā, nu, mums tiešām situācija ir tāda, mums ļoti daudz dažādu šo dokumentu, un mums šeit šī plānošanas dokumenta inflācija ir jānovērš. Ir faktiski nepieciešama 3 līmeņu plānos. Tad ilgtermiņa plāns, Latvija 2030, vidēja termiņa plāns, nacionālās attīstības plāns un 4 gadu budžeta ietvers, kas jau ir tāds operatīvāks plānošanas dokuments.